Pagājušajās brīvdienās Rūjienā norisinājās tradicionālais basketbola turnīrs. Katru gadu tajā piedalās komandas no visas Latvijas. Tā pirmsākumu meklējam jau 1948. gadā, un turnīrā piedalījušies tādi sportisti kā brāļi Bērtāni, Varis Krūmiņš un arī daudz citi Latvijā un pat pasaulē zināmi basketbolisti. Šogad turnīram tika reģistrētas 11 komandas no Valmieras, Alojas, Ķekavas, kā arī citiem Latvijas novadiem. Ko tavuprāt šis turnīrs sniedz jauniešiem? Sniedz, es domāju, sportisku attīstību, tad ir komandas garu. Pieredze. Tā ir tiešām pieredze. Spēlēt ar citām komandām. Lielāku pieredzi arī, protams, spēlēt pret citiem pretiniekiem, nevis ierastiem tādiem kā ikdienā. Arī varbūt arī jauns kontakts ar citiem spēlētājiem. Tādas emocijas, kā kad es piedalījos atbalstītājiem, ka tu redzi, ka savējie visi vienkārši bļauj, bet tev vienalga kāds rezultāts. Viņš jau ir Gines grāmatas vērts turnīrs, jo tāda nekur video mācību iestāžu atsevišķi turnīri nekur nenotiek. Es domāju, pat pasaulē nenotiek. Šis ir pirmais gads, kad turnīrs notiek Jaunusceltajā sporta hallē. Viss gads jau pierasts, kad ir tajā zālē, bet šitajā labāk. Jaunajā vairāk vietas, tagad, protams, jaunajā zālē labāk spēlēt. Ir vairāk vietas, kārtīgi laukums ir, var izskriet, jā, stūrī var ieiet vecajā zālē. Trīnīts jau bija sānlīnijā iekšā. Ļoti jauka. Varētu dušas vairāk atvērt, ģērbtos, bet tā viss spēja man patīk. Pozitīvais ir tas, ka no drošības apsvērumu viedokļi ir pēc standartiem ir basketbola laukuma izmēru un sienas vairs nav tik tuvu kā vecajā zālē bija, kad pat skatītāju kājas atradās laukumā. Tas ir tas pozitīvais, ir plašāks viss un gaišāks un tablo ir un skatītājiem ir savas vietas. Negatīvais, droši vien, ka tas nav negatīvais, tas tā nostalģiski būtu, kad tā bija tāda kopības sajūta bija lielāka vecajā zālē, kā jau es teicu, kad skatītāji kājas atradās gandrīz laukumā, ka viss tā kompaktāk bija un tas tāds. Pēc vairāk gadu pārtraukumu puišu komandu vērtējumā ceļojošo kausu iegūta Ķekavas komanda, kuras spraigā cīņā uzveic turnīra debitants Siguldu. Savukārt meiteņu komandu savstarpējā cīņā rūjienietis pārliecinoši uzvarējis Miltenes ģimnāziju. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjiens televīzija.